Esiet sveicināti! Meklējot sev braucamrīku lietoto auto segmentā, nereti nākas uzdurties sludinājumiem par to, ka auto tikko no Vācijas, salīdzinoši neliels noskrējiens un ideāls tehniskais stāvoklis. Tomēr bažas parādās tajā brīdī, kad salīdzinām vācu internetu portālu mobile.de un pašmāju ss.lv lietoto auto piedāvājumu. Ņemsim par pamatu Latvijas auto tirgus dižpārdokli Volkswagen Passat labākajos gados. Pirmā reģistrācija 2007. gads. Neticami, bet fakts. Pie līdzīgas komplektācijas un nobraukuma auto, kas tikko no Vācijas, Latvijā var maksāt lētāk nekā auto, kas vēl Vācijā. Vai nu pašmāju tirgotājiem izdodas atrast labas automašīnas par neticami zemām cenām, vai auto pirms tam ir bijis pamatīgi sists. Bet varbūt ievestajiem auto tiek izmainīts reālais noskrējiens. Ar odometra rādījumu blēdībām tagad palīdzēs cīnīties jaunais CSDD e-pakalpojums. Tomēr arī, kā mūsu pieredze rāda, bieži vien šie odometra rādījumi tiek grozīti. Un lai cilvēkiem pirmkārt jau nebūtu vēlme to darīt, otrkārt, lai cilvēki pirms pirkšanas varētu to pārbaudīt, tagad visiem e-pakalpojumu lietotājiem ir iespēja ievadīt mašīnas numuru, apskatīties, kādi nobraukumi ir bijuši fiksēti, veicot tehnisko apskatu. Un, ja mēs redzam, ka viņi ir bijuši katru gadu šis attālums apmēram vienāds, tad varam būt pārliecināti, ka automobīlim nekas nav grozīts. Tomēr, ja parādās, kad kādā gadā pēkšņi ir šis nobraukums daudz mazāks, tas jau varētu liecināt, ka kaut kas ir darīts ar šo odometru. Šos datus var iegūt par tiem transporta līdzekļiem, kur tehniskās apskats gājuši Latvijā. Tātad pie katras tehniskās apskats tiek fiksēts nobraukums, un visus šos datus jūs varat redzēt CSDD pakalpojumos. Tomēr arī šīs pakalpojums nenodrošinās 100% garantiju, ka uz spidometra būs īstais noskrējiens. Tāpēc pastāv sabiedriska iniciatīva, ko valsts varētu darīt, lai cīnītos ar blēžiem. Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu par to, ka jāievieš direktīva attiecībā uz odometra skaitītāju tādu nepieskaramību un aizsardzību, lai šobrīd ļoti plaši izplatīta sistēma, kad odometra rādītāji tiek atgriezt atpakaļ, lai šādu praksi pārtraukt. Protams, ir nepieciešams izveidot kopīga visa Eiropas Savienības, Eiropas kopienas ietvaros datubāzi. Un, ja runā par ieviešanu, protams, tad galvenais un būtiskākais ir padarīt šo procesu sodam. Lai par viņu būtu paredzēta reāla atbildība, būtu nepieciešams paredzēt procedūru, kādā veidā var oficiāli nomainīt šo odometru. Jo tehnika ir tehnika, viņi lūdz tāpat arī kā elektrības skaitītāji. Šādu likumdošanas izmaiņu ieviešana noteikti nav tuvāko mēnešu, drīzāk jau gadu jautājums gan Latvijā, gan Eiropā. Tikmēr mēs turpināsim mānīt sevi, ka esam lēti nopirkuši, bet daļa mānīt citus, ka pārdod auto, ar kuru vācu pensionārs tik vien kā uz veikalu un atpakaļ braucis. Līdz 2020. gadam Latvijā ir paredzēts savest kārtībā visus valsts galvenos ceļus. Programma paredz, ka labā un ideālā stāvoklī būs ne tikai ceļu segums, bet arī tilti un ceļu pārvadi. Tikko kā eksploatācijā nodots autoceļa P2 Juglas papīra fabrikas ciemats Upes ciems, tilts pār Mazo Juglu. Vēl vasarā tika veikta vecā tilta demontāža un sākta jaunā būve. Projekta izmaksas nepilns miljons, jeb 911 939 eiro. Šis ir pirmais projekta ietvaros jaunbūvētais tilts, un mēs ceram, ka tikpat veiksmīgi turpināsies nākamo objektu būve un renovācija. Decembris ir ne tikai laiks, kad varam atskatīties uz aizejošā gadā paveikto, bet vēl svarīgāk nopietni plānot, kā dzīvosim nākamajā 2015. gadā. Līdzīgi ir arī tranzīta nozarē, kur šobrīd aktīvi tiek slēgti jauni līgumi ar sadarbības partneriem. Mēs devāmies pie lielākā dzelzceļa kravu pārvadātāja Latvijā LZ Cargo, lai noskaidrotu, kādi ir viņu nākotnes plāni. Dotajā brīdī mums notiek nopietnas darbs pie nākošā gada budžeta plānošanas. Tas nozīmē arī sadarbību ar klientiem, tas nozīmē līgumu slēgšanu nākošajam gadam. Kopumā mums ir nedaudz vairāk par 3000 klientiem, no kuriem tādi lielie uzņēmumi ir kādi 500. Turklāt mēs mēģinām pāriet uz 3 gadu plānošanas periodu, lai varētu prognozēt gan šos pārvadājumus, gan rezervēt vagonus. Ar vairākiem uzņēmumiem mums tas jau ir izdevies. Mēs esam pēdējos 5 gados iepirkuši tuvu pie 2000 jaunu vagonu. Turklāt vagonu nomira kļūst nedaudz lētāk.
Otra labā ziņa, tā ir mūsu jaunā tarifa politika nākošajam gadam. Faktiski nekāda pieauguma nav, tā kā šeit mēs arī esam prognozējami. Visu šo gadu pastāvēja bažas, ka Latvijas tranzīta biznesu varētu ietekmēt ģeopolitiskie notikumi. Vai satraukums saglabāsies arī 2015. gadā? Ja runā godīgi, mēs diezgan piesardzīgi skatāmies nākošā gada prognozēs, ņemot vērā tos notikumus, kas mums risinās šeit apkārt. Katrā ziņā sadarbība ar Baltkrieviju mums ir stabila un mēs ceram uz zināmiem uzlabojumiem. Runājot par Krievijas federāciju, es ceru, ka būtiskas izmaiņas nenotiks, jo biznesam ir sava loģika un katrai ostai ir sava caurlaides spēja. Šī brīža indikācijas liecina, ka Latvijas tranzīta nozarei nākamā gada sākums varētu būt salīdzinoši veiksmīgs, bet konkrētāk par to jau varēsim spriest nākamā gada pirmajos mēnešos. Visu labu!